Sveicināti! Šodien esam atbraukuši uz Jūrmalu, Jomas ielu, aplūkot, kas notiek Dzintaru koncerta zālē pirms sezonas uzsākšanas. Šeit jau kopš rudens rosās būvkompānija Re un Re, kas ir sākusi Dzintaru koncerta zāles slēgtās daļas rekonstrukciju. Rekonstrukcija noritēs divos posmos, tātad šobrīd norit kopš rudens pirmais, tad būs pārtraukums uz vasaras sezonu, lai ļautu koncerta zālē notikt pasākumiem. Savukārt nākamā gada beigās ir plānots jau pabeigt rekonstrukciju. Iesim iekšā skatīties, kas tad notiek. Pirmajā posmā vēsturiskajā ēkā jau ir veikta restaurējumu detaļu demontāža ar marķēšanu. Rekonstrukcijas laikā iekonservēti vēsturiskie sienu gleznojumi, kuri jau nākamajā būvdarba periodā tiks restaurēti. Apjomīgākie darbi ir saistīti ar jaunā pagrabstāva izbūvēšanu. Kopumā 5 metru dziļumā tiks izbūvēta platība aptuveni 1200 kvadrātmetru apjomā, kurā atradīsies mākslinieku grimētavas, labierīcības mēģinājuma zāle, kā arī citas tehniskās telpas. Pagrabstāvs no jauna tika izbūvēts arī zem esošā vēsturiskās ēkas. Lai nenodarītu bojājumu ēkai nosēžoties vai mainot atbalsta punktus, ēkas slodze tika pārnesta uz skrūvpāļu sistēmu. Šobrīd līdz ēkai ir izbūvēts ūdensvads un lietus kanalizācijas pieslēgums. Ēkā ir uzsākta arī santehnikas darbi, kā arī uzsākta zibens novadejas sistēmas izbūve. Ir veikta gruntsūdens līmeņa pazemināšana, izrakts un izvests apmēram 5000 kubikmetru grunts un izveidota mikropāļu atbalsta siena. Vizuāli ēka paliks tāda pati, taču tiks uzbūvēti 2 jauni paviljoni. Paviljons novietos blakus esošajām biļešu kastēm un savienos ar koncerta zāli caur pagrabstāvu un jaunu stiklotu gaiteni. Katram paviljonam paredzēta sava funkcija. Viens kalpos kā ieejas vestibils ar galveno ieeju no Tureidas ielas. Otrs paviljons ar kafejnīcas un restorānu funkciju atradīsies teritorijas iekšpusē. Starp abiem paviljoniem paredzēts savienojuma gaitenis, kas ļaus paviljonu savstarpēji norobežot. Pēc restaurācijas un rekonstrukcijas Dzintaru koncerta zāles mazajā jeb slēgtajā zālē būs izmantojama visu gadu, tādējādi ievērojami bagātinot arī pilsētas kultūras dzīvi. Telpu kopējā platība pēc rekonstrukcijas būs 2435 kvadrātmetri, savukārt vietu skaits zālē pēc rekonstrukcijas būs 460 vietas.